Labrīt, Latvija, mani sauc pats Māris Ozoliņš, un šodien gribu runāt par to imigrāciju mazliet vairāk, lai jūs vairāk sapratu savās smadzenēs. Ja jūs neesat dzīvojuši ārzemēs, ārpus Latvijas, lai jūs sapratu, ko tas īstenībā nozīmē, kas tagad nāk visu Latvijai. Tas, kad visi prezidenti ir globālistu lelles popeti, kā viņi sauc, tie, kas spēlē uz tām stīdziņām, uz tām trosītēm vai diegiem, ja, tur šo te vada. Tie visi mūsu Latvijas prezidenti, pilnīgi visi, ieskaitot Vairu Vīķu Freibergu, pilnīgākās huņas. Viņi visi ir Davos, viņi visi ir World Economic Forumā ar Klausu Švābu kopā un ar Ivo, kā viņu sauc, Harāris, kaut kāds fucking psikopāts, nenormālities, psikopāts. Lai jūs labāk saprastu, ko nozīmē, tas nav, jūs varat mani saukt par rasistu, ja? Man vienalga saucat mani kā gribat, mani masāģinists rasists, ja? Bet lieta ir tāda, ka, tie visi cilvēki, kas nāk iekšā Latvijā tagad uz doto momentu, un ne tikai Latvijā, Latvija ir īstenībā pašā apakšā, jo īpaši Īrijai, Anglijai, Francijai, jāuztaucās Amerikai, Kanādai un Meksikai jāuztaucās par to visu ir vairāk. Bet tas nenozīmē, ka mums nav jau par to jādomā. Viņi nekad neadaptēsies savai kultūrai. Viņi vienmēr nesīs iekšā savu kultūru. Tiklīdz viņi ienesīs iekšā savu kultūru, viņi dzīvos tā, kā viņi dzīvo savās valstīs. Un iznīcinās, latviešu kultūru. Pilnīgi iznīcinās. Ar laiku viņi sāks apprecēties ar latviešiem, un tie latvieši sāks adaptēties viņu kultūrai. Viņi nekad nespērīs virsū, latviešu lupata, jo īpaši sievietes, viņas nekad nespēdīs virsū savu kultūru, viņas apprecēties ar Pakiju, Indiju vai Meksikāni vai no Kolumbijas, vienalga no kurienes viņi nāk iekšā, ja? Argentīnas, ja? Viņi nekad, Argentīnas ir laba lieta, par to runāšu vēlāk, ja? Viņas nekad nespēdīs virsū to savu kultūru, nekad nesvinēs to savu Ziemassvētkus, Jāņus un visas pārējās lieldienas, ja? Viņas svinēs to, ko viņas svin, ja? Tie Pakija un Indijas un visi tie muslimi, tie mērkaķi, kas nāk iekšā. Un ko es gribu pateikt, tas ir, ka tas nav, rasisms ir whatever. Kā es te iepriekš minēju, var jūs saukt mani par rasistu, bet tas ir, es nerunāju par rasismu, es runāju par kultūru. Ja? Mēs nebraucam uz Indiju un nespēžam savu kultūru. Viņi atbrauc šeit, un viņi dara tieši tāpat, kā viņi dara savās valstīs. Un tur ir tā liela problēma, ka viņi ar laiku globālisti, es studēju globālismu apmēram 15 gadus, globālisti grib vienu rasi, vienu kultūru un vienu valdību visā pasaulē. Un par cik Latvija, paskatās, kas notika ar Ungārijas prezidentu, ja? Viņš izmeta vārā visus tos te, viņš teica, mēs negribam pazaudēt savu kultūru, ja? Paskatās, kas tagad notiek Zviedrija pateica to pašu, ka viņi mēģinās, bet viņi teica, ka viņiem aizies apmēram 10-15 gadus, lai to izdarītu, lai dabūtu ārā visus tos mērkaķus, lai viņi saglabātu savu kultūru. Tagad Vācija to pašu dara, Nīderlande to pašu dara. Man liekas, ka Nīderlande un Vācija ir, varbūt ka vēl kādas, varbūt, kas ne, es neesmu tik dziļi tagad to visu pētījis, man īstenībā visādas lietas jādara. Un man daudz cilvēku atnāca un pasaka, pasies, tas Ungārijas prezidents, viņš ir huņa, viņam ir tur visādas problēmas un viss kaut kas. Nav viņš nekāds huņa, viņš ir viens no labākajiem prezidentiem pasaulē. Pat Donalds Trumps to pateica, viņš ir viens no labākajiem. Viņš aizstāv savu kultūru, savu tautu, savus cilvēkus, un viņš nelaiž iekšā nevienu šo idiotu, to mērkaķi iekšā. Kāpēc tu gribi, lai viss tas miksējas iekšā? Kāpēc tu gribi, lai tu pazaudē savu valodu? Ja? Kāpēc tu gribi, lai pazūd tava kultūra? Kāpēc tu gribi svinēt kaut kādus Halloweenus, ja? Un tu negribi svinēt Lieldienas, tu negribi svinēt Jāņus, tu negribi svinēt Ziemassvētkus, bet tu kaut kādus Ramadānus, ja? Kaut kādas muslimu kultūras, ja? Kāpēc tu gribi lūgt Allaham 5 reizes dienā par, es nezinu, ko viņi tur lūdzās? Kāpēc tu to gribi? Kāpēc tu gribi to pieļaut? Un viss sākās ar jums. Ja jūs to visu un es jau iepriekš jums minēju, es vairāk nekā 22 gadus esmu dzīvojis ārpus Latvijas. Es joprojām neesmu bijis Latvijā, kaut gan es tagad atbraucu uz to Āfriku šeit.
Es vēl neesmu bijis Latvijas, domāju, Ziemassvētkiem aizbraukšu. Ja man sanāks laiks, ja ne, tāpēc, ka mēs brauksim kaut kur citur projām, es te vairāk, es nevaru dzīvot šitajā trešās pasaules valstīs. Jums vajag vienkārši saprast. Un īstenībā jums ir, kas tas, es ielikšu vienu linku lejā, viņš būs angliski, noklausties, kas notiek ar visām rietumu valstīm. Latvija ir viena no viņām, ja? Lai jūs sakat, ka viņi nav rietumos, ja viņi varētu austrumos ir, bet par cik iestājas Eiropas Savienībā, viņi ir daļa no tām rietumu valstīm. Bet tas nenozīmē, ka tev jābūt rietumos, tev jābūt ir developed country, lai tevi sauktu par rietumu valstīm. Tāpat kā Austrālija, piemēram, Austrālija vispār ir austrumos, ja? Amerika rietumos un Eiropa ir pa vidu, ja? Viņi tāpat viņu sauc par rietumu valstīm. Es vienkārši, kas man te vēl bija? Jā, un rekur es drusku pierakstīju. Un vēl viena lieta, ko es jums pateikšu, ko es zinu no savas pieredzes. 22 gadus esmu dzīvojis 3 dažādos kontinentos, vairākās pilsētās, lielās pilsētās, megapilsētās, kur dzīvo vairāk nekā 1,6 miljonu cilvēku katrā pilsētā. Un tie visi, kas brauc iekšā, teiksim, kā es iepriekš minēju, vienalga viņi ir Kolumbijas, Meksikas, teiksim, tie paši Spāņi, Argentīnas, Paki, Indijas, visi no Arābu valstīm, Saudas Arābijas un visām pārējām tiem visiem skuņām. Viņi nekad neadaptēsies, viņi nekad neiemācīsies tavu valodu. Ja? Viņi pat angliski nemāk runāt. To es to pateikšu godīgi, tāpēc viņi nemāk runāt angliski. Viņi runā tikai savu. Viņi brauc uz šitām vietām, gan uz Ameriku, gan uz Kanādu. Es esmu dzīvojis tur gadiem. Un ļoti reti, kurš var runāt tā valodu. Un tu domā, ka viņi brauc uz Latviju, viņi iemācīs latviski. Tev, teiksim, tiem latviešiem, kas tagad manu šovu klausās, cik tu zini, cik piemēram ir bijuši, teiksim, tu satici Indiju, Pakiju, kurš dzīvo tur, ja, vai no Irākas, vai no Irānas, vai no Afganistānas, vienalga no kurienes viņi nāk iekšā. Es zinu, ka no Afganistānas un Irākas īstenībā arī nāk iekšā nelegāli. Cik no viņiem runā latviski? Kurš ir iemācījies latviski? Un lielākā daļa latviešiem nesaprot angļu valodu. Tas ir fakts. Tas ir pilnīgs fakts. Jūs nevarat tur beidzot man te dirst. Bet es nesaprotu angļus, bet es saprotu amerikāņus, un pēc tam, kad aizbraucu uz Ameriku, bet es tos angļus un īrus labāk saprotu nekā amerikāņus. Bet tos austrāliešus ļoti grūti saprast. Bullshit. Es jums pateikšu, tas ir fucking bullshit. Ja tu nerunā angliski, tu nerunā angliski. Piemēram, es runāju angliski pēdējos 24 gadus. Skolu pabeidzu angļu valodā. Augstskolu pabeidzu angļu valodā, un es runāju ļoti labi angļu valodā. Es runāju angliski labāk nekā latviski, es jums pateikšu to vietu. Un ja kāds man saka, bet es jau tos amerikāņus nesaprotu, bet es uz angļu saprotu, vai jautādies, ja? Tas ir bullshit. Ja tu nerunā angliski, tu nerunā angliski. Tas, ka tu zini 3 vai 4 vārdus angliski iemācies, ja? Varbūt tu vari pateikt vienu teikumu, tas nenozīmē, ka tu runā angliski. Un šitā ir tā problēma. Šitie būs tādi paši, viņi varēs to pateikt labrīt, labdien, ja? Bet tas arī viss, ko viņi varēs pateikt. Vai sveiki, visu labu, ja? Un tu domās, wow, pasies, tas Pakīs, tas Brūnais ir iemācījies fucking mūsu valodu. Viņš neko nav iemācījies. Viņi neiemācīsies. Viņi spiedīs iekšā tik daudz, tos cilvēkus nāks iekšā vairāk un vairāk un vairāk, kamēr viņi pārņems to mūsu kultūru, to mūsu valodu, un mēs būsim spiesti runāt viņu valodā. Jo viņi iznīcinās tos visus latviešus. Saproti, ko es runāju par to visu? Un es zinu, ka jums ir grūti to saprast, bet tā diena nāk virsū. Manai paudzei, es nezinu, cik es ilgi dzīvošu, ja man ir vairāk nekā 40 gadi, bet es domāju, ka pēc 10-15 gadiem, maksimums pēc 20 gadiem latvieši vairāk nebūs Latvijas. Nebūs. Tāpēc, ka jūs visi esat idioti. Pilnīgi visi. Un beidzot man fucking dirst, ka jūs nebalsojat par Eiropas Savienību. Jūs visi bijāt. Tā, kad es balsoju pret Eiropas Savienību, cik es zinu, un es runāju tajā laikā pilnīgi visiem, ko es pazīstu, visi nobalsoja par Eiropas Savienību. Jūs brīva Latvija, tikāt laukā no Krievu Savienības, Soviet Union, un brīva, un pēkšņi esat iekšā citā savienībā. Un liekat sankšanus virsū Krievijai. Ko Krievijams ir izdarījusi?
Teiksim, tagad, kā jūs tikāt 91. vai 92. gadā, kad Latvija dabūja neatkarīgu, ja? Ka izdina tos Krievus laukā. Ko Krievi mums ir izdarījuši? Ja? Dzīvo kaut kādi, nezinu, 30% Krievu Latvijā, kuri nerunā nevienu vārdu latviski, bet latviešiem ir liela problēma, ko es esmu ievērojis. Visiem, pilnīgi visiem, izņemot mani. Es ar viņiem fakti nerunāju krieviski, kaut kā es varu runāt tekoši krieviski. Es krievu valodu studēju 12 gadus. Es varu runāt krieviski, es varu runāt angliski, es varu runāt latviski. Tekoši, bez problēmām. Es varu lasīt, es varu rakstīt un es varu runāt. Bet es esmu un man bija vairāki čomi, kur mums bija, teiksim, piekdienā mēs paņēmām maliņus un visu pārējo. Tik līdz viens krievs uzrādās no Latvijas, bum, visi latvieši runā krieviski ar sevi un ar viņu un visu pārējo. Un jūs to visu pieejat. Un tagad būs tas pats ar tiem visiem pakijiem un Indijām. Tieši tas pats būs. Jūs visi uzreiz pēkšņi, es nesaprotu, ko jūs gribat to visu panākt. Kāpēc jūs gribat runāt ar viņiem tajās viņu valodās? Kāpēc jūs negribat runāt savā valodā? To es nesaprotu. Jā, es varu runāt tajās valodās, bet kāpēc? Zini, kas ir? Ko es teiksim, respektēju? To, ka tu aizbrauc uz viņu valsti un runā viņu valodā, un ka tu vari iemācīties viņu valodu. Un to es respektēju. Bet tavā valstī, kur tu dzīvo, kur tu piedzimi, kur tu uzaugi, kāpēc tu runā viņu valodās? Nu, jā, es esmu baigi gudrs, es iemācījos 3-4 valodas. Nu, un es arī. Es pat skolas pabeidzu, augstskolu pabeidzu, angļu valodā. Ja? Tas nenozīmē, ka es esmu, nezinu, ka man tas šausmīgi ir jāizrāda visiem un vienmēr ar visiem jārunā tajā valodā. Ja tas cilvēks ir no tās valsts, teiksim, no Amerikas, no Kanadas, no Jaunzēlandes, no, teiksim, Īrijas, Anglijas, ja? Vai no Maltas, jā, tāpēc, ka tā ir viņu valoda. Tajās valodās viņi runā, iespējams, ka ir vēl vairākas valstis, kur runā angliski, ja? Es vienmēr esmu mācījies to valodu, kurā valstī dzīvoju, kurās valstīs dzīvoju. Un to valodu es īstenībā dzīvoju tikai angļu valodā runājušās valstīs īstenībā pēdējos 24 gadus. Un tā, ka viņi pārņems, un tas ir tas, ko jūs gribat, un jūs nevarat saprast savās galvās, cik tas ir, jums ir tas smadzenes izskalotas, ka jūs vienmēr domājat, kad tas jau nenotiks ar mums. Lai viņi nāk iekšā, nekas būs forši, ka tie indieši un pakistāņi dzīvo. Un zini, kas vēl notiek ar tiem te, ar to visu, viņi paņems visus jūsu darbus, tāpēc, ka viņi strādās uz pusi mazākas algas. Viņi, teiksim, ka tu īrē dzīvokli, tu gribi dzīvot pats par sevi, vai ar savu sievu, vai ar savu draudzeni, vai ar savu vienalga, ar savu čomu, teiksim, gribi izīrēt dzīvokli, lai būtu lētāka īra, divatā. Un tas arī viss, ja? Viņi viņi dzīvo 7-8 cilvēki par to pašu īri, ko tu maksā. Teiksim, es maksāju par to sūdu $1300 mēnesī. Un ir 7-8 pakistāņi un Indijas, kas īrē tieši tādu pašu vietu, un $1300 uz 7-8 cilvēkiem. Ja? Un tāpēc viņiem šeit patīk, tāpēc viņiem tas ir ok. Man tas nav ok. Kad es atnāku mājās, es negribu, lai man mājās ir kāds cilvēks. Es gribu izlietot savu virtuvi, es gribu gulēt savā gultā, un es gribu iet uz savu dušu, un es negribu, ka manā dušā ir bijuši 5-7 cilvēki, pirms es eju tajā dušā iekšā. Un viņiem tas viss ir normāli, un Latvijā tas arī nāk iekšā viss. Jūs saprotat, un zinu, uz kur tas viss vedīs? Tas viss vedīs uz to, ka, teiksim, kad viņiem ir tā maksāt spēja, tikai tāpēc, ka viņi dalās ar to īri, visi tie, kas, teiksim, ēku īpašnieki, dzīvokļu, māju īpašnieki, viņi liks vairāk cenu augšā, tāpēc, ka viņi var maksāt. Un tā, ka tāds kā es, piemēram, esmu, kurš es negribu, es gribu dzīvot tikai ar savu sievu, un es negribu ka man kādi sveši cilvēki nāk iekšā, pat arī pazīstami. Kad dzīvo, teiksim, vienā guļamistabā guļ to 2 čomi, es ar sievu guļu šajā guļamistabā, man ir 3. guļamistabā, paņemsim vēl 2 vai 3 čomus, ja? Lai būtu īra lētāka. Es to nesaprotu, un man tas ir, es nekad neesmu, es neteikšu, ka es nekad, 2021. Kādā 2001., 2002., 2003. gadā,
tā kā es biju single, man nebija sievas, man nebija draudzenes, tad es īrēju vienu istabiņu, kur pārējās istabiņās dzīvoju. Bet mums bija drusku savādāk, es nebiju tā, ka man 4-5 čomi vienā istabiņā. Man bija sava istabiņa, tam vienam čomam bija sava istabiņa, un tam bija sava istabiņa, ja? Nu, mums sava istabiņa, kur, protams, virtuve bija jādala. Bet šitie ir vēl crazy, viņi dzīvo 4 vienā istabā, 4 otrā istabā, tikai 2 gultas ir, es nezinu, kā viņi guļ, uz madračiem vai viens otram virsū guļ vai vienalga ko. Un līdz ar to cenas iet uz augšu, tāpēc, ka, teiksim, ja tev ir īpašums, ja tu saki, wow, pasies, viņi 4-5 dzīvo manā dzīvoklī, tas nozīmē, ka viņi var maksāt, es varu uzlikt lielāku cenu, un līdz ar to viss iet uz augšu, un tagad tu gribi dzīvot viens pats vai ar savu sievu, tava cena arī iet uz augšu. Un pēc tam tu vairāk nevari to maksāt, tāpēc, ka šitie visi tie lopi, un viņi to visu panāks, un es domāju, ka Latvijā tas jau vairāk nāk, jau cenas iet uz augšu, un ne tikai inflācija. Šitais ir viens no šitiem problēmām, tiem imigrantiem, tiem visiem lopiem, tiem visiem huņām, kuriem ir ok, teiksim, 2 istabu dzīvokļi, dalīties ar, teiksim, 6, 7, 8 cilvēkiem vai 3 istabu dzīvoklī, ja? Un to viņi dara. Tā viņi ir pieraduši. Un viņiem tā nav problēma. Un plus viņi strādā pa mazāku algu. Un viņi sūta visu naudu prom no Latvijas. Vai no jebkuras valstis, kurā viņi dzīvo. Un kā tas ir labi ekonomikai? Teiksim, ja tu pelni savā valstī naudu, tu tērē savā valstī naudu. Tā ekonomika iet uz augšu. Teiksim, vairāk pirktspējas, viņi neko nepērk. Viņi pat uz restorānu, uz bāru neiet, ja? Viņi sēž uz savas naudas un sūta visu prom uz Indiju. Un kāpēc viņi var paņemt mūsu naudu un sūtīt visu prom? Kāpēc viņi nevar, teiksim, iztērēt tā kā es, piemēram, ja? Kurā valstī dzīvoju, es tur tērētu naudu, es gribu nopirkt savu siltumnīcu, ja? Materiālus, lai es uzbūtu. Es pērku savā valstī, es būvēju visu. Ja? Es gribu nopirkt jaunus krēslus balkonam, es pērku, viņi sēž uz zemes, viņi nezin, kas ir krēsls. Tādas tās lietas ir. Es nebiju šodien sagatavojis, es vienkārši domāju, ātri ierunāšu, kamēr saule nāk lejā. Man šodien bija crazy nedēļa, es strādāju 14-16 stundas katru dienu. Man liekas, otrdien bija tikai 12 stundas, ko es strādāju. Un es tagad domāju, tagad ir piekdiena, ja? Septembris 20. 2024. gads. Es sagatavošos sestdienu, svētdienu, drusku vairāk. Man ir vairāki projekti, par ko es gribu runāt. Vairākas lietas, par ko es gribu runāt. Mēs iziesim to visam cauri. Uzliekat kādu komentu, ja jums liekas, ka es kaut ko nepareizi runāju. Tāpēc, ka, ja runā par imigrāciju, runā par visiem šitām citām tautām, visu pārējo, es domāju, ka man ir ļoti liela pieredze un es varu teikt savas domas, tāpēc, ka es ļoti labi redzu un saprotu visu, kā tas notiek. Gan politiski, gan arī kā sadzīvēt, teiksim, visiem cilvēkiem. Jūs to varbūt neredzat lielākā daļa, kas mani klausās šodien. Tā kā tā. Labi, es jūs tagad laidīšu. Šodien piekdiena. Es domāju, es iziešu ārā. Man rīt jāiet uz darbu ir uz pāris stundām, bet tas tā. Un Svenis paņemšu visu dienu brīvu. Un man jātiek ārā no šitā sūda. Es dzīvoju Āfrikā, un man ir jātiek ārā. Es nevaru vairāk šajā fucking sūdā dzīvot. Tas ir vienkārši, tas karstums ir neizbeidzams. Es nevaru izturēt šo karstumu. Tagad 20 septembris, 28, 29 grādi šodien bija visu dienu. Drusku ir paliek. Nu, zin kā, no 37 grādiem, kad tev uzliet uz 28, tad ir drusku tā. Nav nemaz tik karsts, ja? To jau kreklis jāvelk visu. Labi, es jūs laidīšu un es jums apsolu, piedodiet, kad es nebiju uzlicis kādus video, es drusku spiedienu esmu, man ir spiediens un problēmas drusku ir, un man jātiek laukā no šodienas, un es domāju, plānoju un visādas lietas šeit fucking daru. Labi, ja jums patīk mans video, uzspiežu to augšā gaisā, visi mani 9 subscriberi, pilnīgi, un ja es atradīšu, ka kāds nav uzspiedis, es aizbraukšu pie jums, ja? Un mēs parunāsim. Uzliekat kādu komentu, par ko jūs gribat runāt, teiksim, par politiku, par visu, par ģeopolitiku, ja? Un tie, kas nav subscriberi, ko jūs gaidat? Subscribe, komentēt kaut ko, ja? Jums patīk, nepatīk, man vienalga. Kas nepatīk, pasaki, fuck off. Tu esi stulbenis, tu esi idiots, ja? Labi, es jau 20 minūtes esmu runās. Ok, veči, sorry. Labi, es jūs laidīšu. Man ir vēl daudz ko runāt, man ir visi pierakstīti šeit uz papīra, man ir
tik daudz ko runāt, bet es neesmu tā īpaši sagatavojies tagad, un man ir piekdiena, un man ir velk tur ārā šodien, ja? Lai jums labs vakars. Mani sauc pats Māris Ozoliņš. If you like my video, please click the thumbs up button. Make sure you subscribe. Tell your friends about the video so they can watch it too. And leave a comment down below. I'll see you next time. God bless you. Jesus loves you. And guess what? Guess what? I love you too. See you later.